Labs rīts no Albānijas. Labi. Es kā parasti rehidronu dzeru. Sāļi jāuzņemas, laika svīst. Gulēju pa nakti, es nevarēju saprast. Vai no ir bišķiņu pārkars arī. Un no tām saulēm, kas te ir, temperatūra man bija tapani karsts pa nakti, tā augsti, tā karsti, to augsti, nezinu tāds. Kārtosimies, iesim rokastīs. Šodien, kas mums ir jāizdara? Mums ir jānomaina močiem gultņi, jo mums 2 močiem gultņi beigās, man un Andrijam. Iepriekšējā sērijā es jau iepriekš teicu, ka mums te plāna maiņa ir. Tur Kosovas, Ziemeļmaķedonija ķipam skipojam. Atkal ir maiņas. Vienkārši baudiet, laižam. Plāksters jau līmē jau visādi šitās te jau. Viss ok? Jā. Jāmās tikai, ne? Protams. Atkopies no vakarreiz. Jā. Tad ir labi. Nu, atpūts ir vajadzīgs. Labrīt. Un ko tu šeit? Es jau pamodies. Es jau, jā, tu vakar jau biji pamodies jau kā parasti. Es gāju nopeldēties. Un? Nu, tipisks Rāznas ezers. Rāznas? Jā. Guys, Good morning. Tipisks One question. Yeah. Can you maybe try a reset or restart Wi-Fi router because it did not work? Fire burned the wire, Oh, so no internet. Okay. Okay, we could understand why. Okay. Big problem. Yeah, okay. Sorry. No, that's okay. That's okay. Jā. Tipisks Rāznas ezers. Tu ej iekšā un tev ir līdz Kā nav, tā nav, jā. Līdz pusezeram iegāja šitie iegūlos. Rīktīgi silts ūdens. Tāpēc, kad līmenis nav, jā. Oi, nu ko, šodien tāds restartiņš, mocīši, vai ne? Es jau teicu, ko mēs sākās visu Albānijā mēs esam. Un ka mums atkal nelielas plāna maiņas. Kādas plānas? Vienkārši nav plāna. Nu nav plāna, tāpēc ne, es jau vakar teicu, ka mēs noskipojam Kosovu Ziemeļmaķedoniju. Jā. Šodien no rīta pamožamies jaunā sērijā un Džekiem saka, ka atkal iespējams, ka brauksim. Mums vajadzēja vienkārši restartēties. Viss. Nu jā, jāpaskatās, ka man liekas, ka vienīgi bremžu kluči bija jāmaina. Es jāatceros tikai, kura priekš vai aizmugur. Tad moška arī, kamēr pacēls augšā, varbūt arī tos pierreiz jānomaina. Kas ies iedzert kafiju? Varbūt pamodīsies. Jo ezerā ūdens bija tik karsts, kad īstenībā nebija atvēsinoši. Labrīt, draugi. This is something sweet? Gum? Ok. Izskās kā pankūks, vai ne? Tā varētu būt. Pie pankūkām zaplīt. Jau pasies Andrijs šodien smaidas man. Redzējāt, tu pie močiem vīnogas dafīgi auga. Es pat Tur? Jā. Nepamanīju. Tur ķekaros vīnogas nereāli. Tad, kamēr jūs skrūvēsiet, tikmēr es zaļās saidīšos. Jā, nezinu, kāds teica, neteica, jā, mums te vakar dedzināja ritīgi. Rajončiks ir tāds, tev arī daudzi komentāros vispār Instagramā jau, ka mēs iepostoju, ka jā, Albānija pagaidām tāda ir. Kad jā, tāda, vienā rupjā vārdā var teikt, ka pagaidām tāda miskaste ir. Ir atsevišķas vietas, kur ir sakopts forši, bet viņi lēnām atkopjās un lēnām iet ārā no tās postpadomju savienības režīma un turis vietas ir labas, jā. Paskaties, atnes oliņu, teiņa, oliņu, 10 sieriņš. Šis noteikti ir tas vietējais, vai kas viņš tur var būt kazas, vai kā viņi tur varētu būt. Kas viņam Balkānos ir tradicionāli, vai šitos te eļļas, tas bija tās etiķis, vai un šitā bija eļļiņa? Labi, mums ar kaut kādās vietās dod, bet man šitais patīk. Tas tāds salātiem forši dod. Very good, thank you. Otra, ko te viņam arī pie šī te kempinga hoteļa ir šitās te maziņš parciņš. Ieklāts tur jau ar galdiņiem. Galdiņi forši. Te ir kemperiem vieta, te vispār ir stāvlaukums. Kemperi var palikt, te vakar palika kemperi, šorīt nu rīt aizbrauc. Normāli viņam tad gaļi, vistas staigā, tīteri. Nu tā, reku vēl pīles ir. 2 sauļojās jau. Tev gaidi, pieņēmi, es tu taliņu paņemšu. Pasies, ko viņš jau ir sagatavojis tev. Es paņemšu aliņu un skatīšos, kā jūs strādājiet. Labs, es par tevi uzsaukšu aliņu. Jo jūs vakardien skatījāties, kā es strādāju. Mēs tev Pannu atskrūvēja. Atskrūvēja viņš tikai pannu, jā, tad 2 skrūvas ir un viss. Nu jā, pat dzirdēt var. Klikšķis ir. Uzfilmē. Šito arī Šis visur ir jāfilmē. visur. Es saku knock knock, tu prasi who's there?
Nē. Knock, knock. Who's there? Bearing. Vat tā veidojās kontents. Man tā liekas. Pājām pārbaudi. Kas saka, patur ali. Paturēšu ali. Man te visvecākajiem jāceļās. Sūdā nevarēja citur iebraukt, lai sūds nav. Nē, tur arī. Visur sūda ir. Minimāli ir. Tu pasies uz rītu. Kaut kāds minimāls klukšs ir. Tu paņem, paskaties. Tu ko tur redzi? Es redzu, kā visi mocis tur šūpājas. Ne? Kā es čakarēju dabūt un atpakaļ brēdz starp tiem pušiem un visu. Un niknis palika. Viņš neiet ritens pret suportiem sitās, redzi? Brokastīs klauna apēdis. Viņš vienkārši tagad brutāli ņirgāsies par mums. Tagad viņš atrada savu spēcīgo pusi. Un tad tagad pīsģēts, jebāj, tur vienkārši, jā, tur. Jūs te huiņu darat, bet studenti vēl kaut ko. Nu, es pilnīgi saprotu, no ko. Tu jau pabeidz jau? Jā, es jau lieku atpakaļ. Kas tas 3 sekundes jautājums gultni nomainīt? Kāčam? Es tā. Es šitā nebūs ģela. Blīvslēgi izspēd ārā, jā. Kas ir blīvslēgi? Jā, tas arī tas, jā. Vienkārši izvelc viņu ārā. Nē, no iekšas uz āru, vo, un tagad spīd uz āru. Tur bišķiņ tāda. Mēģini kārtīgāk. Rolī, šitā te čik. Es arī tā liku virsū, kaut kā nebija. Normāli, lēnām, nevajag steigties galvenā. Vot tas! Šitais bija divpunktnieks, jā. Šitais, jā, viņš tur iekāpis ir, bišķiņ tur ir. Taču nevis pareizi dara. Jā. Pārliecināts? 100 reizes esmu to darījis. Pirmo reizi, vai ne? Ne tā kā mājās, vai ne? Tikai kluču vajadzēja atspiest. Bet nē, ir jau. Viens ir. Forša pieredze, jauna pieredze. Paldies Mārtiņam. Super. Liekam laiku. Jā, Andrijam ar laba pieredze jauna, ne? Ierakstieties, followojiet KR Workshop Instagramā. KR.workshop. Jā. Ja viņš tur kaut ko liktu vispār, vai ne? Riņķis, Vajag motivēt. Jā. Bišķi paslinkojas ir, bet nu nekas. Cilvēki tie, kas zina, tie zina, brauc. Un ar to arī pietiek. Viss, gultni veiksmīgi samainīt, viss ir kārtībā. Kā saka, varēsim braukt tālāk ķēdes seļotas, eļas līmeņu pārbaudīt, pieliet, kam tur vajag, kam nevajag. Pirmā pieredze gultni maina labu, vai ne? Jā, super. Viss vēlreiz paldies Mārtiņam. Tā, tagad mums vēl laiks ir, vēl nedaudz pačilojam, kas saka atpūtiņa. Saprotam, kur braucam, lēnītēm, varbūt kaut kādu geocachiņu paņemsim. Jāsapako mantas, un tad jau. Bišķiņi updates par moča stāvokli, izjūtas ir aizmuguries gultnis arī viens, bet ne ratam. Ratam gultni ir ok, tos mēs pārbaudījām, bet zobrata gultnis. Pilnībā viss bija pajūts, jā, te pilnīgi viss ir atdalījies. Es vienkārši sākām ķēdes mērīt un kaut kādu krakšķi un nevarēju saprast, kas ko kā. Domāju, struns ir kaut kāds akmentiņš, bet beigās nē, izjaut, noņēmām ratu nost un jā, izrādās šitais ārējais gultnis pilnīgi lupatās. Nu, ko, Džeki tagad ar močiem aizbrauc uz veikalu. Pilsētiņā mums te saimnieks atsaucās uz sevīm, uzzvanīt tur uz servisu, palīdzēs gultņu veikals. Un jā, tur sadarīs, izdarīs, jā. Kā saka, ceļojam sastāvdaļa, visi forši, viss nekāda vaina. Nopirksim gultnis, saliksim, laidīsim tālāk. Nopirkām aizmugurējos gultņus, priekšējos vēl vienu komplektiņu nesanāca nopirkt, jo mums bija 2 tikai līdzi, tos esam izmantojuši. Nopirkām aizmugurējos, tagad sapresēs, izpresēs un brauksim atpakaļ skrūvē tālāk roļa mocī.
Thank you for your kindness. Be careful with your bikes. Yeah. Thank you for your kindness and for this guest house and Appreciate it. very clean, very beautiful place. Thank you. Very nice. Thank you. Means Bye. a lot. We dress up and need to go. All right. Yeah, thank you. Thank you very much. Jā, noteikti šo vietu rekomendējam. Braucat uz šejien. Šeit te būs reko apraksts. Kas? Vienīgie latvieši, kas te Jā, pirms mums vakar, tas jau ir aizvakar, bija latvieši ar kemperi atbraukuši pārīts. Tagad mēs ģērbjamies un laižam. Mums tur ir Andrijs sameklējis geocaching punktu. Jā, viss ir sakrāmēts. Močiem apkopīti ir uztaisīti. Viss ir, ir jābūt. Mums vajag ūdeņus, svaigi augstus. Vēlreiz super paldies saimniekam. Tiešām ļoti viesmīlīgs, palīdzēja ar remontiem. Viņas jau vēl nav gatavas, viņas jau nevarētu būt vīnodziņas forštā. Jā, šitādās valstīs tie, protams, tādas augsts. Tad par šito dienu turpinam. Bye! To es saprotu, tas ir ģošaks spar. Pat ar bišķiņu spar, piemēram, rekord. 1,5 litrīgā pudele ūdens, 2 litrīgā ūdens, sneakers, kola, 2 eiro. Rolas teica sapirksies veļas pulverus, vēl visus, vēl somas un krāmēs līdzi. Vedīs visu līdz Melnkalnei, uz Kosovu, pēc tam atkal Horvātiju, uz Montenegro, Bosniju, Horvātiju, lai iekrāmētu pēc tam busiņā. Tāds tavs mērķis? Nē. Piemēram, Albānija, redziet. Tas, kas viss. Tas ir normāli. Tā te. Pār pa ceļu, mīsenis. Nenormāli daudz, kur šitā te ir. Visu laiku, visos stūros. Brauc kā grib arī. Jā, brauc kā grib. Viss super, viesmīlība superīga, bet mīskas ritīgākā. Un motociklisti šeit arī ir pieklājīgi. Neredzējām, kas par numurzīmēm. Gan jau tie nebija vietējie, tāpēc, ka močs vietējiem šādi nav. Un pabrīdināja, ka priekšā policija ir, jā. Kultūra nemainās, motociklistiem kultūra ir augstā līmenī. Paskaties, kāda apveceļš, tā kā šosejiņa apkārt pilsētai, šoderu vai kā viņi saucās, puķes, margas un puķes visā garumā šitās te, kas ir žoks ir nokrāsots un puķītas, viss kā aleja. Un te kā jārūpējās, vai ne? Eku velo celiņš pat redzēt šitās te puķīsēm. Esam atbraukuši pēc geocaching, kur tur augšas to pilu mums tā kā jātiek, ir vismaz tāda doma. Redzēs, cik tālu mēs varam tikt, kur varam atstāt močus. Ir kā pārkings, kur ir pa kreisi. Arī brauc tā, te ir suvenīrs, te varēsim suvenīrus nopirkt.
Labi, šitādā ceļa augšā braukt. Krūta, kas pa foršu skatu, pa bruģīt uz augšu. Nē, īstenībā tas ir baigais challenge te. Nopārkoties labi ar mašīnām viegli, nu šitie te. Pie to pils, te viss slīd, nenormāli slīd. Pa 3 būs. Slīpums arī baigi labais ir. Un jāiet ir 4 eiro ieeja. Un baigais, kas tur ir viss, tikets jāskan. Super. Nu, tā aiziesim apskatīsimies. Kur tad mēs esam te nonākuši? Zābakos biedrām augšu, jo tā ģerušanās vairāk aizņem laika nekā pēc tam tā vēlme ģerties, vilkt nost, ģert akal. Vairāk tu noņemies. Man tā liekas, ka pamēģinās visiem zābīšiem aiziet. Jā. 39,5 grādi. Nu, rubu sakot 40, vai te saulē kaut 40. Jau. Reāli tas nav Latvijas vai gaisa temperatūra. Rozafa kastela, Rozafas pils. Mums pirmā reize, kas ir geocaching savākt un visi. Mēs laižam tālāk. O! Nice! Labs skats. Bet korķis. Cerams, ka mums nebūs tajā virzienā jābrauc. O, upe. Upe diezgan izskatās tāda zaļaina. Forši kalni, klintis. Un tas ir ezers. Tur projām. Viņš ir nenormāli liels. Baigi lielais. Rītīgi forši. Kruta skats. Atradu! Jā, labi. Oi. Ej, tu nost. Pagaidiet, paņemšu lukturīti. Oi, jomajo. Davai, ejam. Zinu, kas jābūt prātīgi. Nu, tie zābaki ķerās šaurs arī. Te vēl viens trips uz āru. Nu, te tikai kā telpa kaut kāda. Lai pamēģināsim te izkapt ārā, kur es izlīdīšu. Jau, draugs! Pilns visādām lūkām. Nenormālākie kambari. Tur vēl tunels aiziet kaut kur. Labi. Nē, kruta. Šitā ir kaut kāda centrālā platforma, kur visi nāk augšā, filmējās, fotografējās, paskatīsimies. Nu jā, draugs, te ir. Tagad es saprotu, kāpēc te ir tāds skatiņš. Jā, super, rītīgi kruta. Ezers, upe un visa pilsēta. Nu, pasies, cik krūti izskatās. Šis ir labs, ne? Nē, tagad var saprast, kāpēc šitā vieta tāda, nu viss, jā, topčika. Vieta ir amazing, krūta. Nu viss, čeks ir, draugs, čeks ir, geo savākts. Pirmais Albānijā, atzīmējamies, laižam tālāk. Suvenīri nopirkt magnētiņu ar karodziņu maziņu. Būs ko pa piemiņu ielikt garāžā. Baigā tāds babuļs tur. To jā, to nē, kaut ko kaulējās, nekaulējās tur. Bet nu labi, ir saprast, katrs pelna savu naudiņu. Vairākās vietās viss pasies redzēja, katra otrā plēšās nost. Te ir norauts jau diezgan, jā, tā interesanti. Medzelers, MC360. Man mēlis aplīsusi, es veseli izbraucu, man ir beigt. Ar mēli aizmugri, jā? Jā. No karsta. Čipa no akmeņiem plus vēl daudz, ne? Jā.
Nu, man bija ieplīsusi, bet... Tur daudzās vietās saplīstas. Jā, nu man jau viņa jau bija jau tāda kā, bet jā, riepas baigi pašķīta jau tieši varbūt tāpēc, kad baigi uz asfaltu viņas gulda sānu, jā, un tad viņš vienkārši viņu norauj nost. Nu, Tā arī baigi akmeņainies un asēs. jā, nu nevar saprast, vai nu tas ir no akmeņa, vai nu tas, ka pa asfaltu karstums ir un viņš vienkārši viņu norauj. Tā kā, nu, šitai vietā, reku te jau var sāk plīst, reku te jau plīst jau, šitai ir ieplīst, redziet, nāk vaļā. Anrijam, kas bija MC23 Rock Riders, visi rock, bet var redzēt, ka vidusdaļa ir labi padilusi. Labi, viņam nav domāt baigiem asfaltiem un priekš ir Rock Riderīts komplekts, bet nu, nē, ir ok. Visas pumpas ir vietā un nekas nav atnācis vaļā. Visas ir. Tagad smieklīgi izskatīsies, bet to slīpumu mēs reāli nevaram nodot. Vieglā mašīna, vai šeit apstājas, viņa nevarēja uzsākt spolē. Tāpēc, lai mēs ievērot pilnīgāko piesardzību te mašīni tu, tad mēs palīdzēsim. Varbūt jā, smieklīgi izskatās, bet labāk ir palīdzēt. Ej pa labi. Jā. Piedarbini. Reize no gadījumā kas lai. Cēlies, brauc. Jā. Nu, tas bija grūtāk nekā izskatījās, bet jā, piesardzība baigais slīpums, te jākāp uz augšu. Negribās, zin kā, kaut kādu mašīnu saskrāpēt, kad kaut kur ar vietējiem kaut kur iekļūt tādās sūdos, kad... Mazais Juggernaut. Čau, kā ir? Good? Viss labi? Ot pasīk, šitās te mazi. Ej malā. Ot tas ir vipars. Kārtībā. Ot kultūra. Brauc cilvēks pa pretējo pusi ar mašīnu, vienkārši pudeli izmet ārā ūdens. Nu jā, tā ir kultūra, viņiem redzēt, ļoti daudz pudeļu mētājās gar malu ūdens pudeles. Tā viņi šeit dzīvo, paši piedirž savu valsti. Labi, katrā valstī tā ir indivīdi, bet šeit ir konkrēti. Var redzēt, ka pilns ar miskastēm. Bet, zin kā, ir interesanti kaut ko tādu redzēt pašam dzīvē, izbaudīt, izbraukt cauri šo te sajust. To, kad jau nāk klāt, jā, tur mauc, ģipa davai rāda naudiņu, jā, tur skrien pār ielu, tur meitenīt raustais ručkas, jā, aiz spoguļiem, vēl kaut kas, nu, lec tai mašīnai virsū iedodiet kaut ko, jā.
policija ļoti laipna arī. Mēs šitam korķim ejam garām. Ir šoferi, jā, pilnīgi saprotoši. Tie, kas brauc pretī, viņi paiet malā. Tas tā kā te kultūrā būtu ok. Nu, tagad bija tāda situācija, ka, davai, mēģināsim pie šo policijas uz krustojuma tā kā, ripināt garām. Viņš pagāja maliņā, solīt parādījās, zizela aiz muguru brauciet. Viss skaidrs. Paldies, jā, te. Uz motobraucējiem kultūra šeit ir ļoti laba. Nu, ko mēs esam Tirānijā vai Tirāna, kā to sauc? Albānijas galvaspilsēta. Kā pareizi ir, rakstiet komentāriņu, droši paši, jūs paši zināt. Bet jā, opa, ietē. Bet jā, mēs esam galvaspilsētā. Kāpēc mēs šeit atbraucam? Es pat īsti nezinu. Galvenais ir tāds zaļš ček. Esam šeit. Tagad, ko mēs gribam? Augstu kolu un te sākam runāt par kaut kādu čeburekam. Es nezinu, kaut kādu vietējo tur čebureka, ļuļu kebab vai kas viņiem te tāds, kaut ko tādu, tā kā turku ēdienu. Apstājāmies, apēst pa kaut kādam čeburekam vai kaut ko. Vienam slikti paliek jau. Standartiņš, ne? Tā kā viņam standartā. Jā. Ūdens te iet vienkārši nenormālā daudz. Kas mums te street foods? Jā, saskumuši vīri jau pēc street food jau. Kas vīri pēc street food saskumuši? Te var pasēdēt. Sorry? For one person. Too big for one person? Yes. Big. I'm very hungry. Ok. Ķipa galvaspilsēta, jā, bet tāpatās Mārtiņš ir stjomās stāv un skatās uz močiem. Moči mums tur stāv pār pa ielu, bet nevar saprast, zin kā, jo, visādi var gadīties, ka kāds tur ies un... Tu jau esi ļoti izsācis, gribēji, davai, Kas ir sāc jau šaubīties jau? Ņēmi savu pļutku dzeru un būs aizies divreiz paēdīs. Andrijs pasūtīja big size, realitāte atdeva man divus. Tā izrādās. Apēdis un mēs nevar pakustēt. Jā. Un tad mēs izdalījām uz porciju, jo viņi sākumā brīdināja, ka porcija liela. Viņi saka, nē, es gribu ēst normāli. Un beigās, kad sāk taisīt, sapratām, ka sadalīsim porciju uz diviem. Friškas bez sāls, ko tu paņēmi? Mazo porciju? Medium size. Divas sodas, rītīgi labs, lemons soda, forši. Šīs kaut kāda pļutu dzēriens, viņam tur ir, nezinu, kas tāds. Rītīgi forši, paēdām, ātri, labi gatavoju šitāda vietiņa. Paņēmu šito to lemonu sodu, rītīgi krūti. Šitajā pilsētā, man liekas, braucot telefonā, toči nevar pasēdēt, jo te ir jābūt uzmanību visur. Labi, šeit vēl mazāk, te mēs vismaz neredzam tos bēgļus, kā tur pašā sākumā neko jau redzējām. Jā. Tur ritīgā, pilnīgi tā stromā viss. Viss brauc, un durvju ručkas rausta vēl viss, bet telefons noņēmām nost. Es nezinu, varbūt ierakstiet komentārus tie, kas ir bijuši, piemēram, mazās pilsētas, kur bēgļi, tā kā jūs redzējāt video, kāda jums ir tā pieredze, kāda tās sajūtas un cik tāda, bīstami, vai ir kādi konflikti bijuši vai nē. Bet, sračs ir visur, pudeles mētājās, jā, vienkārši tāds, plānos un laižam. Visi mēs tagad mūkam ārā no Tirānas. Ne paša centra, bet tā kā blakus rajons. Satiksme te ir traka, bet mēs jau esam iejutušies kā vietējie, kā te vajag šķērsot ielas vai arī kā braukt. Bet motobraucējiem viss ir zolīti, viss super, bet vienkārši kā iela ar kājām jāšķērso. Vienkārši jāiet. Vēl ko Mārtiņš teica, ka Tirānā vai pa lielam Albānijā var braukt tā, kā Latvijas mežā mēs braucam. Vienkārši vālējam, jā. Bet jā, tiešām es biju gaidījis kaut ko tādu, es nezinu, mēs centram nebraucam cauri. Kaut ko tādu skaistāku un sakoptāku, bet neteikšu. Mercedes, jā, tu esi topa džeks.
Viss tev laiž, kā jau es iepriekš minēju, redzēt šo savām acīm piedzīvot ir interesanti un atmiņā paliekoši būs. Es nezinu, kā jūs uzskatāt, dāmas un kungi, vai, piemēram, man te Instagramā arī cilvēki rakstīja, ka ar baiku pa šitādu ceļu būtu krūti pabraukt. Jā, viņš ir līdzens, bet nu kāds baiks, kāda skriešana, jūs paskatieties. Es braucu uz 45 tagad, 45. Baigi izsmietu šito braukšanu, jā, bet jūs paskatieties apkārt pa labi, pa kreisi, rekur. Nu negribās nemaz skriet. Reku man džeki priekšā brauc. Nu arī velkās aiz mašīnām kaut varētu ar močiem vilkt, jā. Nu negribās. Un arī viņi to paši saka. Nu negrib. Jābauda ir šie skati. Lejā šeit upe ir. Vietām viņi ir laba. Vietām viņi ir pilnīgi sausā. Akmeņi aizseguši ar upi. Bet kaut kāds bedrīts ir. Nu paskaties, man jau 35 jau. Pat negribās skriet. Donkey. Viņš teica, kā здорово, брат, как тебе там? Tūlītās iepildam, pulkstens ir 5:20 vakarā. Tā mēs uz Ziemeļmaķedoniju, jā? Jā, tad saka, uz Ziemeļmaķedoniju laižam un tad tur paliekam. Būs labi. Tā, ir iepildīts. Iepildīt 13,3 litrus, 2328, tas sanāk kaut kādi 24 eiro varētu būt. Atgādina, degviela te ir dārga, jā. Ko tik neizdarīs augstu ūdeni? Dēļ augstu ūdeni 2 eiro ūdens pudeli. Te Albānijas kafejnīcā mazajā pie degvielas uzpildes acī, kur mēs pildamies, viņi neizdod, tā kā sīts ar viņiem nav, lielo naudu viņi pieņem eiro papīrā, bet viņi nevar izdot, un te viņi grib tos Albāņu, tos monētās dot papīrās, es saku, nē, nu nebūs.
Tā kā nav vajadzības, jā, bet nu, labi, tad, labi, ka bija Mārtiņam sīcenē, tad samaksā. Bet, nu jā, pasies, kāds viņš augsts ir. Dēļ šo 2 eiro dārgu ūdeni ir vērts maksāt. Mēs esam nonākuši līdz mazam ciematiņam, un re, kur augšā, ko jūs redzat, te pa kreisi, tie kalni ir Ziemeļmaķedonija. Tāpēc kartes sanāk, kad robeža varētu būt tur kalna augšie gar kori. Šādi te. Re, kur tuitās taisim pretī robeža, un ir Ziemeļmaķedonija. Un tad tie vakari šādās pilsētās ir visai episkāko skatu. Ir tāds oranžā krāsa, iedod tādu baigi interesanto krāsu kolāžu. Dzelten tāds nav dienas karstais, bet tāds oranžīgi, tāds, un tad baigi tā viss tā kopumā interesanti izskatās. Robeža tādā mazā ciematiņā. Nu, kurš pirmais riskēs tagad braukt skaidroties ar viņiem? Kā jūs tikāt iekšā, bļeģi? Ka jūs neesat šeit? Hello. Thank you for service. Good luck. Bye. Bye. Nu ko, no Albānijas veiksmīgi esam ārā. Neko pat neprasīja. Nekas vispār. Nezinu, kā tur sistēmā viņiem parādās, vai viņiem tas ir gluži tā. Ir ok, kad mēs iebraucam Albānijā, mūs vienkārši palaid garām. Vienkārši brauciet. Un šeit mierīgi check out. Jā. Tagad uz Ziemeļmaķedoniju. Check in. Ziemeļmaķedonijas grīkās. Insurance, jā. Jā. Ok. Vai parādīt? Jā. Ķipa jāsagatavot apdrošināšanu. Jā, reku viņš saka, jā, davai send un e-mailā mums būs. Nu neielēd mūs iekšā. Izsludināt meklēšanā Interpols. Nē, nav zaļais kartes, bet viss kārtībā. Mums ir vienmēr 24/7 Linnai. Liels paldies Linnai. Jā, Linna, mūsu brokers, mūsu draugs pa apdrošināšanu. Jā, super, paldies, Linna. Varam rakstiet komentārā, iemeti kādam vajag. Kontakts privāti aizsūtīsim. Jā. Tā kā tagad ir uz sakariem aizgājām, mēs tagad gaidām. Linna sakārto atsūtu uz e-pastu, rēķinu apmaksāsim, visu mūs ielaidīs iekšā, jā. Un nezinājām, tāpēc, ka mēs sākumā jau pateicām, ka mēs braucam konkrētās valstis. Zinājām to un nelaiž. Vienkārši saka, viss, nebūs, šeit vajag. Nu neko, tagad zināsim, ka vajag. Izskatās, viņi smējās pa manīm, ka man arestēs. Bet izskatās, ka arestē viņas pašas. Jo nav nokārtots apdrošināšanas gadījums līdz galam. Es varu tālāk doties džurnijā. Džeki paliek te patās. Un cīnās. Thank you. Thanks for service. Goodbye. Pasmaini. Nu ko, viss ir veiksmīgi. Esam iekšā, vai ne, Mārtiņ? Kā saka, parā laiki, jā. Jā, nebija zaļā kartiņa, viss kārtībā atsūtīja, izdarīja. Paldies vēlreiz Linnai. Un esam iekšā Ziemeļmaķedonijā, Nordmaķedonijā. Diezgan pagrūti kaut ko atrast apkārt, kur nokempot, kur palikt pa nakti. Nu, nokempot varbūt var kaut kādos krūmos, jā, bet diezgan pagrūti svešās vietās. Tad, mēs laižam tagad, nobukojām vienu vietu, 38 km attālumā. Jā, nākšanosim Ziemeļmaķedonijā. Visi ejam vietējā veikaliņā, jāpaņem ir kāds vietējais aliņš. Leduskapis ir kaņau.
Upiņā. Liels veikals īstenībā. Ir ok. Daudz kā, visa kā. Tātad vispār veikalā alkohola nav. Nekāda. Tur ir speciāls veikals. Kračē ievad iekšā Google, man vienkārši rūts ir kam veikals. Kam? Kam? Google, beidz uz savu Instagram. Kam? Te patās viņš ir, ķipa, kam rakstīts. Un kas tur ir? Te vispār nav alkohola. Viņam nav vispār kā tāda veikalā. Viņi ir specializēti veikali. Mums nevajag alkoholu, man tikai svaigas spiestas sulas, pāris auglīšus un viss. Labi, mēs to sadzirdējam. Tur arī būs kam veikalā, jā. Starts pied un brauc. Davai tagad tu aizvedu šito, jo man tā ir. Nu neko, laižam uz kam. Man patīk, kā tas Džeks pateica veikalā. Ne, Mārtiņ? Beer is problem. In your market is beer? Oh, beer is problem. Tas bija labs, jā. Ziemeļmaķedonijā ir arī problēmas ar skaidro naudu norēķināties. Ja tu dod eiro, viņi tev dod atpakaļ viņu kaut kādās tur naudās. Tā kā jā, dabūju samaksāt 20 eiro un izdevumam kaut kādā vietējā valūtā. Neko es bookingā tur maksāšu viņai. Es tur skaidrā. Nedod atpakaļ ērikos. Protams, ka nedod. Jā. Nu, es tā skaidrs stāstu pārējiem. Nu, jā, ir ar kartī, jā, bet jārēķinās to, ka no kartes paņem procents. Mēs tagad braucam uz mūsu naktsvietu. Pa dienu bija 35 vidēji, kaut kā 39 bija maksimāli, ko mēs, man liekas, dabūjām. Tā, kad tu pierodi, ir baigi super. Tagad uz kompi rāda 19 grādus. Mēs salstam uz tās šosejas, reāli pūš cauri un ir augsti. Ārprāts. Iedomājieties tā, kad pierod Latvijā 19 grādos būtu, tas bija pat. Karsti būtu, vienkārši maiciņā, jā, super dzesēt, ritīgi gribētu maikā braukt. Mēs 18,5 reku krītās. Vienkārši dubak sāk palikt. Yes. Tā, kaut kas te ir noticis avārija notikusi. Tā teica, lai lēnām braucam, viss iet uz beigām jau. Neko čalīti nepaveicās. Visā airbagi izšaut ir ritens nost. Oi, te viens vispār ir izkastē, kur liek iekšā. Braucam. Paņem pa kreisi vairāk stiklu uz āru. Numuriņš. Plašs numuriņš. Par to cenu vienkārši kapitāli, ne? Jā, spēc lūdzu. Šikākais numuriņš, kas mums ir bijis. Pasies, cik plaša duša. Nogruž mēs. Jā, duša, boilers, ritīgi koridorčiks, tāds liels skapis. Augsti griezti, viss plašs, super. 2 gultas. Radiators. Radiators. Jā, kas? Kaņģējs nav vēl. O, kāpēc tā? Jā, un... Ej, te pat terasa balkons ir maziņš.
Vispār kapitāli. Mums pat ir tevis balkons. Tūlītās pievienojamies Wi-Fi-am, atkal posti storija, vakar duša. Kāds sūdz tu tad sataisīji? Ko tu dari? I'm tired. Bļeļ, viņš... Nu, nevajag stāstīt. Nu, ko nevajag stāstīt, bet mēs taču teicām, ka filmēsim visu un stāstīsim. Nē. Karoči attaisīja haliņu. Plēš klāt rehidronā. Nav smieklīgi. Tu gribēji normāli Energizer ielikt. Tā, lai ir uzreiz bombā. Un tagad mēs gulēsim ar alus smaržu uz grīdu. Es neesmu. Vai priekā. Ar Maķedoniju. Jā. Vai stāsti? Jā, tūlīt tās iedzeršu, es arī gribu iedzert. Viņi jau visi jau zina jau. Albānija bija super, baigi ātri izkrājām cauri, bet ļoti skaista daba, visas kalni, visi forši. Un Ziemeļmaķedonija, cerams, ka rīt pabaudīsim arī kaut ko. Pabiju servisā normālā rezervdaļu veikalā, pamācīju studentus, kā jāstrādā. Un jā, man visvairāk menti patika. Jā, tie Es no viņiem nobijos, bet izrādās, ka viņi vairāk no manīm baidās un visur laiž, pamāja, lai tik mauca. Un šitien te, iebraucot Maķedonijā, kur tie menti bija arī, viņi zīme 50, mēs tur ielidojām pār 8. Es vēl nepārtrauktās apdzinu mašīnu, kas sabremzējās no mentiem. Viņi uz manīm skatās bez maza vai salam aleikum, Viņi bija baigi priecīgi. Jā. Nu jā, noslēgumā diena ritīgi forši. Albānijā mēs izlidojām cauri, es jau tur vairākas reizes jau stāstīju par Albāniju, kādi viņi izskatās, kas ko kā, bet kopumā forši izbaudījām, jā. Šodien mums bija atpūtas diena, kā var teikt, asfaltnieks, baudīt dabu, paņēmām pāris geokešingus, jā, kā saka, katrā valstī iečekojas, šitai valstī arī, Ziemeļmaķedonija jāizbauda, bet to jūs redzēsiet nākamajā sērijā. Tad jā, tagad atpūta, saliekam Instagramā, piefollowiet Instagramā, sekojiet, jā, un rakstiet komentāriņus, atbalstiet, tas mums palīdz tikai kanālam attīstīties, tas no jums neko neprast. Tas viss ir bezmaksas, subscribe ir bezmaksas, nospiest laiku bezmaksas, komentārs bezmaksas, tas tikai prasa tur pāris sekundes kaut ko uzspiest un viss. Ar labāk. Jā, viss. Davai, turās tiekamies nākamajā sērijā. Mums tas ir rīt, a jums jāpaciešās viena sērija. Tā, čau.